Es esmu babole, kuru sauc par Mārīti. Cilvēki mani sauc vienkāršāk par dievgosniņu. Es tikai vakar izšķīlos šajā pasaulē. Es protu labi lidot. Re! Es arī labi krītu. Es protu arī ēst, tikai interesanti, ko lai sēdu. Mans tētis, kur viņa fotogrāfija, teica, ka man ēdamais jāmeklē uz augiem. Tad tētis paņēma papīru un zīmuli un aizlidoja. Varbūt viņš rakstīs man vēstules. Re, šis augs izskatās pēc koka. Bet šim kokam nemaz nav stumbra un zaru. Un kur ir lapas? Kas te rakstīts? Tas ir ķērpis. Tas nav ēdams. To būs rakstījis mans tētis. Ķērpis aug uz koka, uz egles stumbra. Nes kāpēc eglē lapu vietā ir skujas? Man ir 6 basas kājas, un skujas ir tik asas. Bet kāpēc šis koks tik bailīgi drebina lapas? Tā būs apse. Viņa laikam baidās no manis. Šie augi gan izskatās ļoti seni. Viņiem pat nav ziedu. Varbūt viņi vēl atceras dinozaurus, kuri dzīvoja tālā senatnē. Arī te es neredzu nekā garšīga. Bet kas tas? Izskatās pēc balta mākoņa. Tas nav mākonis, bet krūms. Viss vienos ziedos. Smaržo. Kā smaržo? Tā smarža man ir par stipru. Labi, ka nokrīt uz kaut kā mīksta. Tie arī ir augi. Viņus sauc par sūnām. Laikam būšu apmaldījusies, un saule arī sāk rietēt. Nē, tā nav saule, tā ir oga. Tagad es zinu, kas man garšo. Tūlīt tikai jāpārkoš mīza. Cik skāba, tik skāba kā dzērvene. Un tā arī ir dzērvene dzērveņu krūmā. Re, kur arī rasas lāsas, izskatās tik garšīgas. Bet kas tad tas? Šis augs ķer kukaiņus. Tā ir rasene, nenāc tai klāt. Ātrāk prom, ātrāk prom. Kur es atrodos? Kas man šūpo? Tā jau ir puķe, to sauc par pieneni. Sekoši pienenis pūkai, viņa droši vien zina, kur jālido. Re, kamēr vējš viņu nebija iepūtis dārzā, viņu sauca par pieneņu pūku. Tiklīdz viņa nokļuva dārzā, tā uzreiz kļuva par nezāles sēklu, žēl. Bet kas tad tik labi smaržo? Nē, tomāti tie nebūs, cik viņiem lielas, rasnas ogas. Nē, tie nav arī gurķi. Arī zemenes man neliekas garšīgas. Es tūlīt nomiršu badā starp šiem dārziņiem. Tā taču ābele. Es viņu uzreiz pazinu. Ko viņa meklē ābeles viedā? Viņa sūc nektāru, bet es nektāram netieku klāt. Bet te kaut kas smaržo daudz labāk par ziediem. Re, kas man garšo. Izrādās, ka tās ir laputis. Viņas no lapām sūc sulu, tāpēc pašas ir sulīgas un saldas. Un re, kur arī mans tētis. Kur tu tik ilgi paliki? Es tev gaidīju visu dienu, gribēju jau iet tevi meklēt. Vai tu apmaldies? Es jau sāku uztraukties. Jā, šodien bija stiprs vējš. Domāju, ka viņš tev aizpūtas neskur. Varbūt...
es esmu Mārīte, jeb dievgosniņa. Mani var saukt arī par gudro Mārīti, jo pagājušo piektdienu es Mārīšu skolā pabeidzu 1. klasi. Es te jau tupu veselu nedēļu, jo visu laiku lija lietus. Man palika skumji. Kas ir mani radinieki? Kur ir mani brāļi un māsas? Došos viņus meklēt. Re, kur ir tauriņš? Viņam ir 6 kājas, bet cik kāju ir man? 1, 2, 3, 4, man arī ir 6 kājas. Taurenis ir mans brālis. Bet kāpēc viņam ir tik garš snuķītis? Varbūt tas ir deguns? Kas ir tauriņa radinieki? Tauriņa radinieki ir ziloņi. Zilonim deguns ir pat garāks. Bet ziloņiem ir tikai 4 kājas, tieši tāpat kā vilkam. Bet vilkam ir aste, tieši tāpat kā zelktim. Zelkša aste gan izskatās savādāka nekā vilkam. Nē, izskatās, ka zelktis ir tikai vienīga aste, kurai galā ir galva. Bet tā nevar būt, jo katram dzīvniekam ir jābūt arī ķermenim. Zelktim ir tik garš ķermenis kā 100 kājim. Bet 100 kājim vēl ir arī daudz kāju. Kad viņš gribētu nopirkt kurpes, viņam būtu jāpārdod sava māja. Bet tā kā 100 kājim māju nav, viņš staigā basām pēdām. Man arī nav māju. Varbūt viņš ir mans radinieks. Bet arī vēzim ir daudz kāju. Viņam ir arī garas ūsas, kā sienāzim. Man arī ir ūsas tikai īsākas, vai sienāzis ir mans brālis? Bet sienāzis prot arī lēkāt tieši tāpat kā varde. Varde ir gluda un mitra āda, tāpat kā sliekai. Labdien! Kā tev šodien gāja? Kāpēc tu klusē? Varbūt tev nemaz nav balss kā līdakai, kurā ir tik lielas acis kā pūcei. Pūce ar tām naktī redz labāk nekā dienas gaismā ar savām acīm redz gliemezis. Tie melnie punktiņi ir gliemeža acis. Toties gliemezis prot uzbūvēt sev māju, kā skudras. Pēc smaga darba skudra ēd tāpat kā meža cūka. Bet visi dzīvnieki taču ēd. Es arī ēdu. Kā tad staigāsi, rāposi, lidosi, peldēsi vai lēkāsi, nēdis? Kā tad nēdis muksi no vilka, brokastis ēd pat mazais virbulītis. Viņam ir tikai 2 kājas. Tāpat kā cilvēkam, kur aizskrien liels, vesels, dzīvs cilvēks. Mežā viņa bieži visu nedabū redzēt. Bet es arī esmu līdzīga cilvēkam, jo es arī esmu dzīva. Tātad arī cilvēks ir mans brālis. Visi ir mani brāļi un māsas, arī cilvēki.